Nabadzības programma, kā viņa strādā. Bail aiziet pie priekšnieka, paprasīt paaugstināt algu vai paaugstinājumu. Ir ļoti, ļoti bail, kājas trīc un vispārējais, un tu izdomāsi ļoti daudz attaisnojumus un iemeslus, lai labāk šito nepārdzīvot. Nākošais, tiklīdz sāk iet labāk ar naudas lietām, sāk plīst viss pēc kārtas. Mašīna noplīst, uz servisu jāved, bērniem tur kaut kas, vēl saslimt, vēl beigās, un nauda aizplūst. Visa tā, kas it kā vairāk tika nopelnīta. Ticība, ka pelnīt kapeikas ir vienīgais godīgais ceļš. Ja? Tad visi bagātnieki ir krāpnieki, kā minimums. Visi bagātnieki ir ļauni cilvēki, un ticība, ka nauda cilvēkus sabojā līdz nepazīšanai. Un vēl viens iemesls, kā varētu teikt, kad tev ir nabadzības programma, tajā brīdī, kad kaut kas notiek, un tiešām ir nepieciešama šī nauda vairāk, pieņemsim, ir kaut kas saplīs un ir jānopērk jauns, tu automātiski domā, kā nogriezt kaut kur, kaut kam naudu. Ok, mēs varētu varbūt uz pārtikas rēķina izbraukt šomēnes, neies bērnu uz pulciņu, ja tos nogriezīsim nost, tad vēl kaut kur neaizbrauksim, vēl kaut ko neizdarīsim, vēl kaut kādos restorānos nepaēdīsim. Vienmēr sakot, šī doma ir uz kā pietaupīt, sataupīt, nogriezt kaut kur, kaut kam. Nekad nav tā doma, kā nopelnīt vairāk. Ja, teiksim, cilvēkam, kam nav šī te nabadzības programma, viņš vienmēr domās, kā nopelnīt vairāk, kā viņš var radīt vairāk, kā viņš var izpausties vairāk. Ar to arī atšķirās cilvēks, kas ir radošs, kam šī te enerģija naudas plūsma strādā, un kuram cilvēkam visu bloķē naudas, nabadzības programma.